Čau visiem! Ko 30. diena ir pagājusi, šodien jau 31. Vakar aizmirsu ierakstīt pa 30. dienu, jo bija problēmas ar viesnīcu. Polijas pierobežā pašā centrā bija kādas 5 viesnīcas. Visas bija galīgi garām, īsāk sakot, dažas bija bankrotējušas, dažām bija telefona numuri, kur bija jāzvana, lai atnāktu kāds un ielaist, vispār pilnīgi garām tur bija. Beigās atradu Dievu žēlastībā vienu tādu viesnīcu, kas strādāja, kas bija reāli, īsāk sakot, kas nebija uz papīriem. Tur es veiksmīgi pārgulēju, īsāk sakot, katrā gadījumā 30, es biju nobraucis 30 dienas, ticis gandrīz līdz Suvalkiem, Polijā, un kopā bija 5000 km par šīm 30 dienām. Tā kā pateicība Dievam arī, kad riepas nav plīsušas. Pēdējo reizi viņas pārplīsas, ka 2000 bija nobraukti, tagad ir 5 nobraukti, tas 3000 km jau nav viņas plīsušas. Dievs laikam redz, kad es māku viņas ceremontēt, ka nav jēga viņus aizplēst. Halleluja, kad viss eksāmens ir nokārtots. Un šodien esmu iebraucis veiksmīgi Lietuvā. Katrā gadījumā es iebraucis Lietuvā, sēžu šeit autoostā, labi es iekārtojies, kur man te, īsāk sakot, lai nebūtu jāsēž te tādu foršu uz grīdas var. Te man arī ir mans uzticamais draugs akumulators. Un, protams, arī bībelīte, powerbanka. Un tā te viss notiek. Un te ir tāda laba vieta, tāda nomaļa varētu teikt. Cilvēki tur sēž. Tantiņas tādas dīvainas 3 stundas sēž, laiku runā skaļas debatas, īsāk sakot, viņam tur notiek mežonīgi skaļas, kaitinošas, pat nevar saprast, ko viņas dara 3 stundas. Sēžuši tajā stacijā. Tas laikam man netiks atvērts, īsāk sakot. Katrā gadījumā tas sīkums tam tantiņām, slavu Dievam. Prieks, kad esmu pietuvojies tik tuvu Latvijai. Katrā gadījumā man līdz Latvijai 276 km, tas nozīmē visticamāk 300. Tā kā es domāju tagad uzlādēties un vēl 100 nobraukt. Un par rītdienu vēl mēģināt nobraukt tos 200. Un tad es esmu jau Latvijā rītā. Tā kā, viss gods un slava un pateicība Jēzum Kristum. Čau!